Aglonas maizes veistūklis ir Eiropas aizsargātais produkts aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes schēmā. Šī produkta saikne ar geogrāfisko apgabalu veido reputācija, kuras pamatā ir senas vēsturiskas tradīcijas un īpašības. Šāds maizes pagatavošanas veids ir saglabāts nemainīgs kopš 19. gadsimta beigām. Šis smaržīgais un gardais rudzu maizes klaips, kurā ievīstīts žāvēts speķis ar ceptiem sīpoliem, ir Latgales tradīciju zināšanu un prasmi turpinātājs, kas iemieso maizes cepšanas kultūru un lepnumu no paudzes paudzē. Nav nejaušība, ka tieši Aglona kļuvis par šīs tradīcijas sirdi. Tā jau izsenis bijusi Latgales garīgais un kultūras centrs, kur līdzās ticībai tika sargātas arī tradīcijas un prasmes. Šo unikālo kultūras un kulināro mantojumu turpina un popularizē Aglonas maizes muzejs, kurā ik viens var piedzīvot Aglonas maizes veistūkļa autentisko cepšanas procesu, izzināt tā nozīmi latgaliešu sadzīvē un nobaudīt to tikko krāsnī ceptu. Muzejs kalpo kā dzīvs tilts starp pagātni un tagadni, iedvesmojot jauno paudzi cienīt senču prasmes. Aglonas maizes veistūklis ir kas vairāk nekā maize. Tā ir Aglonas dvēsele, šķēles formā. Lai pagatavotu Aglonas veistokli, mums būs nepieciešams pamatiņš, kas ir vajadzīgs rudzu maizei. Un, protams, tie ir rudzu milti, no kuriem mēs tālāk pagatavosim rudzu plaucējumu un vēlāk tos pievienosim mīklai. Taču, lai mīkla būtu garšīga un tīsteni latviska, mums būs nepieciešamas arī ķimenītes, kas ir īsta latviešu garšviela. Maizītē, protams, ļoti svarīgs arī sāls. Sāls piedod ne tikai garšu, bet arī palīdz maizes struktūrai, un agrāk sāli uzskatīja arī par bagātības simbolu, jo katrā mājā un sētā vienmēr bija jābūt ne tikai maizītē, bet arī sālim. Maz drusciņu cukura palīdz ne tikai dot brīnišķīgu, patīkamu saldenu garšu, tas cukurs arī izceļ pārējās garšas, kas ir produktā, bet arī palīdz rūkšanai. Tāpat mēs liekam maizītei savai arī sarkano iesalu. Kā jau zinat, iesalu gatavo no diedzētiem un pēc tam kaltētiem graudiem, taču iesals mēdz atšķirties gan pēc garšas, gan pēc krāsas, atkarībā no tā, kā tas tiek pagatavots. Šajā gadījumā mēs izmantojam tādai īpatnējai garšai tieši sarkano, kas mums piedod ne tikai labu garšu, bet arī tādu tumsināku krāsu. Veistūklītis no citas parastas rudzu maizītes atšķiras ar to, ka tajā iekšā ir ievīstīts kārtīgs, kūpināts speķītis. Un šajā gadījumā ne tikai speķis, bet kopā ar ceptiem sīpoliņiem. Kļavu lapas zem maizītes liek maizītes, kad klaipiņš ir gatavs, to liekam uz virsmas, uz kuras mēs maizīti cepsim. Kļavu lapas piedod ne tikai fantastisku smaržu, bet arī pasargā maizītes apakšu no degšanas. Šeit kubuliņā mums jau ir sagatavots rudzu maizes plaucējums. Šis te vārds plaucējums burtiski arī apraksta to. Ūdens, kas tiek lietas virsū miltiem, ir aptuveni 96 grādus karsts. Un tālāk, tad, kad mums ir plaucējums gatavs, iejaucam visu maizes mīklu, tātad pievienojam atlikušos miltus, izmīcam un ļaujam rudzu maizes mīkliņai kādu laiku paaugt. Tad, kad mīkla ir gatava, tad varam ķerties pie rudzu šo te veistūkliešu vīstīšanas. Kad strādājam ar rudzu maizi, tad mums blakus vienmēr jābūt kādai ūdens bļodiņai vai pieejamam ūdenskrānam, lai varētu savaldīt rudzu mīkliņu. Tātad pirmām kārtām mērcam rokas tīrā ūdentiņā, lai rokas būtu nedaudz mitras. Lai maizīte mums nepieliktu pie pannas, sākumā liksim kļavu lapas, kas pēc savas formas atgādina arī cilvēka roku. Cepoties, kļavu lapiņas padegs, bet toties tā smarža, kas paliek, būs vienreizēja. Ņemam jau iepriekš sagatavoto speķīti ar pipariņiem un ar sīpoliņiem. Tagad mēs turpināsim ar mīkliņu. Atkal pamērcējam randenā ūdenī rokas un ķeramies pie savas jau iepriekš sagatavotās maizes mīklas.
Šeit mums maizes mīkliņa jau ir uzaugusi, jau uzrūgusi. Un visu liksim uz pannas. Ar rociņām izveidosim garenisku, nedaudz plakanu formu, lai varētu vēlāk ievīstīt speķīti iekšā. Šeit kā reiz nodara šīs te mitrās rokas, taču nepārspīlējiet, jo mīkliņa var sākt pludot. Lai pagatavotu veistūkli, vienā no mīkliņas malām izkārtosim speķīti ar sīpoliem. Un tagad, lai ievīstītu veistūkli, sāksim no maliņas, kurā ir izvietots speķītis, un rullēsim mīkliņu iekšā. Tad, kad klaipiņš ir nogludināts, tad ievelkam maizes zīmes. Pirms likšanas krāsnī maizīti vēl aptuveni 10 minūtes paraudzēsim. Šoreiz liksim to raudzējamajā telpā, kur visu laiku vārās ūdens un ir mitriskais. Kad maizīte ir paaugusies, tad mēs to varam droši šaut krāsnī. Pēc 50 minūšu cepšanas mūsu maizes klaipiņš ir gatavs. Ņemam ārā. Cik vienreizēji izcepies. Tagad tradicionāli rudzu maizīti, mūsu veistūklīti, mēs noslacīsim ar augstu ūdeni. Aglonas rudzu maizes vīstoklis ir gatavs. Brauciet pa mums ciemos uz Aglonu, nodegustēt. Tiksimies Aglonā!